Espresso ar Eleks Kļaviņš. Koncentrētas sarunas par aktualitātēm juridiskajā jomā. Labdien! Mani sauc Madlēna Drozdova. Esmu vecāka nodokļu konsultante Zvērinātu advokātu biroja Eleks Kļaviņš. Mans vārds ir Pauls Sančs, es esmu vecākais jurists šajā pašā advokātu birojā, un es ikdienā nodarbojos ar e-komercijas un digitālās tirdzniecības jautājumiem. Jā, labdien, man sauc Osvalds Zebris, un šodienas saruna mums būs par tādu visai, varētu teikt, gaisīgu tēmu, bet par kaut ko 21. gadsimta ekonomikai droši vien ļoti zīmīgu un strauji augošu, ja tā varētu teikt, uzņēmējdarbības veidu, bet varbūt arī nemaz ne uzņēmējdarbības veidu, kas arī vēl ir jānoskaidro. Tad mēs runāsim par digitālā satura straumēšanu un lietām, kas ir saistīti ar digitālā satura straumēšanu, jo, kā zināms, tu vari būt gan satura veidotājs un gūt zinām popularitāti, bet to arī var nemaz neveidot saturu, bet vienkārši komentēt kādu citu saturu un arī gūt populārs. Un šo saturu, kā moderni saka, monetizēt. Cik tālu tā ir vai nav saimnieciska darbība, tad šodien mēģināsim to noskaidrot ar Paulu un Madlēnu. Vispirms varbūt lūgums Paulam, tad tādam ievadam raksturot, cik tālu tad mēs šo straumēšanu varam vai nevaram uzskatīt par saimniecisku darbību, un ja nevaram, tad par ko mēs to varam uzskatīt? Labi, iesākumā vienkāršības labad mēs varētu sašaurināt tēmu uz tādu straumēšanu, ar kādu nodarbojas tādi, teiksim, iesācēji, kuri nesaņem vēl par to lielu naudu varbūt, un tā ir kaut tiešreižu vadīšana internetu platformās, kur skatītājiem ir iespēja pēc saviem ieskatiem kaut kādu summu noziedot, bet tas nav priekšnoteikums, lai skatītos un baudītu šo tiešraidi. Tātad faktiski es tur redzu līdzības ar ielu mākslu, piemēram, ar ielu muzikantiem, ar publiskām performancēm, kuras mēs varam baudīt neatkarīgi no tā, vai mēs samaksājam naudu. Tātad viņas ir faktiski publiskā telpā, visiem brīvi pieejamas, un tie, kuri vēlas, var iemest kādu naudiņu, bet no tā nav atkarīgs tas, vai viņi varēs vai nevarēs šo performanci baudīt. Kāds būtu, piemēram, teātra apmeklējumā, kur mēs varam baudīt priekšnesumu tikai tad, ja mēs esam iepriekš iegādājušies biļeti. Bet tātad šajā analoģijā ar ielu mākslu, mēs neuzskatām par saimniecisko darbību tā juridiski strikti to vērtējot. Mēs neuzskatām par pakalpojumu sniegšanu. Neuzskatām par pakalpojumu sniegšanu, bet par ko? Jo saimnieciskai darbībai, vispārīgajā izpratnē par saimniecisku darbību uzskata kāda pakalpojuma vai preces sniegšanu par atlīdzību. Tātad no vienas puses pārdevējs vai pakalpojums sniedzējs dod kaut kādu naudā izmērāmu labumu, un cilvēks, kuram šis labums ir interesants, viņš par to samaksā attiecīgu naudas summu. Tātad notiek savstarpēja apmaiņa ar ekonomiskām vērtībām. Un gadījumā, ja cilvēks, kurš samaksājas par tādu pakalpojumu, nesaņem to, viņi var dabūt atpakaļ gan savu naudu vai kaut ko preti, vai dabūt šo priekšnesumu un pieņemsim cita diena. Tur ir tas attiecības veidojas. Jā, un straumēšanā es vismaz neredzu šo te, ka notiktu savstarpēju labumu apmaiņa, vai vismaz, ka tā būtu kaut kā norunāta, jo uz to var skatīties arī tā, ka šis straumētājs, viņš piedāvā visiem, jebkuram neierobežotam personu lokam baudīt savu tiešraidi, piemēram, un tikai tie, kuri vēlas, tie var samaksāt kaut kādu naudas summu, un ja to uzskata par saimniecisku darbību, tad manuprāt, ka tas neatbilst tomēr mūsu esošajām attiecībām dzīvē, jo ir arī cilvēki, kuri ir mākslinieki, piemēram, pēc būtības, un viņi ir gatavi mākslu radīt mākslas dēļ un nesavtīgi ar to dalīties, bet viņiem, protams, rodas arī kaut kādi izdevumi, un tādēļ viņi noteikti neatteiksies no tā, ja kāds palīdzēs daļu no šiem izdevumiem sekt, un es domāju, ka tas ir lielai daļai straumētāji vismaz viņu sākumā, un kā es arī uzaugu, principā, interneta vidē, tad lietas internetā vismaz 2000. Gadu sākumā viņas notika vienkārši prikola pēc. Cilvēki radīja saturu, tāpēc, ka viņiem vienkārši patika to darīt, viņiem patika ar to dalīties, un tā bija faktiski kaut kāda kultūras process. Un tādēļ es gribu teikt, ka pastāv šāda te publiskā performance, kurai mērķis nav gūt naudu.
bet, protams, no naudas neatteiktos, jo tas palīdz sekt kaut kādus izdevumus. Jā, mēs, kā jau varbūt kāds no klausītājiem nojauš, mēs tā pamazām virzamies uz to lielo sakramentālo jautājumu par to, ir vai nav jāmaksā nodokļi par šādu darbību. Ja? Bet pirms mēs sākam par nodokļiem, es jau gribēju varbūt mazliet precizējot, tad, kā jau tu, Pauli, trāpīgi norādīji, tad mēs vairāk vai mazāk runājam par iesācējiem, nevis par tiem, kas jau monetizē savu saturu, kuriem miljonu sekotāju un tam līdzīgi. Es nezinu, kur ir tā smalkā robeža, kad šī monetizācija sākās no platformas puses, vai ne? Vai tad kaut kas mainās, un tad mēs uztveram to kā saimniecisku darbību, vai tik un tā nē? Tieši tā, pastāv atšķirīgi tie darbības modeļi iesācējiem, straumētājiem iesācējiem, vai tie, kur to dara brīvajā laikā, un tie, kur jau to tiešām jau nodarbojas profesionālā līmenī. Lielā mērā šī atšķirība ir arī tajā naudas saņemšanas struktūrā, jo lielie straumētāji, viņi pirmkārt spēj piesaistīt reklāmdevējus, kas veido lielu daļu no tiem ieņēmumiem, un tā jau gan ir jau saimnieciskā darbība, viņi faktiski sniedz reklāmas pakalpojumu. Tāpat ir iespējami modeļi, kur līdzīgi kā filmu, piemēram, straumēšanas vietnēs, kur tev ir iespēja samaksāt iepriekš par šo straumētāju saturu, faktiski abonēšanas maksu, tu maksā ikmēnešu maksu, un tu vari tad skatīties to viņu saturu. Un šeit ir tā atšķirība, ka jau iepriekš abonents, viņš jau samaksā, viņš zinot, ka viņš saņems kaut ko pretī, un ja viņš nesamaksā, viņš arī neko nesaņem. Un šeit parādās jau pēc civila likuma un patērētāju tiesību normām parādās pakalpojumu līgums, kur no vienas puses ir maksa, un otrā pusē ir pakalpojums. Kā Madlēna teica, arī pakalpojumu saņēmējiem rodas tiesības jau juridiski saistoši pieprasīt pakalpojumu sniegšanu. Savukārt tajā straumētāja iesācēja gadījumā tas, kurš ir samaksājis kaut kādu naudu, viņam arī nerodās. Straumētājs var nākamajā dienā beigt savas tiešraides un tiesas ceļā neviens no skatītājiem, kur ir samaksājuši naudu, viņi nevarēs to naudu dabūt atpakaļ, jo to mēs uztveram par ziedojumiem. Bet kur būs tā robeža starp iesācēju un profesionālu darbību? Tāpēc mēs atdalījām, tāpēc mēs gribam parunāt tieši par ziedojumiem. Jā, mēs nerunāsim par abonēšanu, par kaut kādas marketinga pakalpojumiem. Nē, mēs šodien runājam par ziedojumiem. Bet tā atšķirība, principā tas varētu būt tur, kur jau mums ir noslēgti konkrēti satura līgumi, kur straumētājiem rodas juridiskas saistības sniegt savu saturu vai nu skatītājiem, vai reklāmdevējiem, vai arī pašai platformai, piemēram. Ok, tātad līdz šai robežai, un tai mēs nepārkāpjam, Madlēna, kā tad ir ar tiem nodokļiem iesācējiem, līdz kamēr viņi ir kļuvuši par profesionāliem satura veidotājiem, kādā veidā mēs viņus varam uztvert vai nevaram kā nodokļu maksātājus un likt viņiem kaut ko maksāt? Tā kā mēs gribam šodien parunāt tikai par ziedojumiem, jā, tad no nodokļu puses ziedojumi tas ir kaut kas līdzīgs dāvanām. Tad jebkura persona, kura nesaistīta, nav radinieks vai laulētājs, var uzdavināt otrai fiziskai personai līdz 1425 eiro, un tā summa neapliekas ar nodokļiem. Tas nozīmē straumētājs, kurš dabūja gada laikā no vienas fiziskas personas summu, kas nepārsniedz šī sliekšņa, šī summa nebūs apliekama ar iedzīvotāju ienākumu nodoklī. Tātad mēs neuzskatām, ka tieši ziedojuma saņemšana ir saimnieciska darbībā. Jo saimnieciska darbība ir saistīta ar, tieši kā Pauls pateica, par pakalpojumu sniegšanu par atlīdzību. Gadījumā, kad traumētājs rāda savu tiešraidi, tas nenozīmē, ka viņš pretī dabūs atlīdzību par savu radītu saturu. Jā, piemēram, es pats klausos raidierakstu jautājums no provinces, kuram tas modelis arī ir līdzīgs, ka šie satura veidotāji, viņi principā šo saturu rada savu prieku pēc, bet viņiem saistās kaut kādi izdevumi, kas ir skaņas ierakstīšana, studija un tam līdzīgi. Un, viņi, protams, ir priecīgi, ja kāds palīdz viņiem šo te nofinansēt, jo tie izdevumi tomēr katru mēnesi regulāri viņi ir, un ja viņi pārsniedz viņu pašu maksātspēju, tad viņi vienkārši taisa to projektu ciet un vairs neraida. Savukārt klausītāji, kuri novērtē šo saturu kā tādu, kas viņiem ir interesants, viņi var piedalīties šī raidījuma tapšanā, un es teikšu, tas ir vairāk tāds līdzfinansēšanas, jeb kopmaksājuma modelis, līdzīgi kā, ja mēs draugu lokā, piemēram, sametam naudu, lai uztaisītu savu ballīti, vai kā
kādu citu kopīgu projektu, kas mums ir visiem interesants, un mēs šo naudu, protams, mēs piešķiram kādam, parasti tas ir viena vai dažas personas, kuras organizē ballīti, kuras iet uz veikalu un sapērk visu, bet viņas to dara tad pārējiem kopīgai baudīšanai. Un es domāju, ka mums šādu te attiecību modeli nevajadzētu ignorēt, ja mēs runājam par straumētājiem, jo tādas dzīvē reāli pastāv. Un uz visām naudas apmaiņas operācijām būtu aplami automātiski skatīties kā saimnieciskām darbībām, neiedziļinoties sīkāk. Kāda ir pieredze, teiksim, vai mums tiesas praksē ir kaut kādi piemēri, kad šāda veida strīdi vai šāda veida situācijas ir bijušas risinātas, un kāda tas ir beidzies, vai ko tiesa saka par to? Jā, mums pat nesen jūlijā augstākās tiesas senāts pieņēma spriedumu arī lietā, kur bija straumētājiem strīds ar valsts ieņēmumu dienestu. Faktiski tie apstākļi bija līdzīgi, kā mēs šeit runājam, jo valsts ieņēmuma dienests teica, ka nav samaksāts iedzīvotāju ienākumu nodoklis par ieņēmumiem, kas ir gūti straumēšanas gaitā. Un tas straumētājs teica, ka tie ir viņam dāvinājumi un ka no vienas fiziskās personas nepārsniedz šo te Madlēnas norādīto 1400 eiro slieksni. Tiesa lēma nelabvēlīgi straumētājiem šajā gadījumā gan. Mēs noteikti nezinām, cik tas ir līdzīgi mūsu situācijas, ko mēs pašbrīd gribam aprakstīt, jo tur ir tā kā izšķirošais bija fakts, ka tā persona, tur bija nodokļu audīts par 2 gadiem, un 2. gadā jau tā persona vairs nestrādāja, un tas traumēšana bija vienīgais ienākumu gūšanas veids, un tiesa pozicionēja to tā, ka tie skatītāji, ko veicā ziedojumus, viņi veicā tikai dēļ tās, ka tas pats traumētājs pateica viņiem, tā kā izsaprotams no tiesas sprieduma, ka, ja viņi veiks ziedojumus, tad viņi dabūs nākamo tiešraidi. Šajā gadījumā es varu uzskatīt, ka tas bija jau pakalpojumu sniegšana. Viņš gribēja dabūt atlīdzību un sagatavot jaunu pakalpojumu. Ja? Bet runājam par tiem gadījumiem, kad tas traumētājs vienkārši spēlē un rāda, viņam nav ne grafikā, viņš to rāda priekš sevis un nosacīti savā tiešraidē viņš nerunā kā lūdzu saziedot tik, un tad jūs dabūsiet to un to. Vai ir daži gadījumi, ja jūs man saziedosiet noteiktu summu, es nosacīti radīšu savu tiešraidi, nezinu, kaut kāda smieklīga cepurē vai kaut kāda kostīmā un tā tālāk. Šajā gadījumā mēs varam arī teikt, šeit mēs uzskatām, ka tā ir pakalpojuma sniegšana. Jā, tas izšķirošais moments ir tas, vai straumētājs piesola kaut ko nākotnē izdarīt apmaiņā pret naudas summu. Un, šis minētais senāts spriedums man personīgi gribētos, lai viņš ir sīkāk, varbūt iedziļināts tajā ekonomiskajā būtībā, jo, protams, teorētiski jau var arī būt tā, ka straumētājs saka, klau, bet mani ar straumēšanu saistītie izdevumi ir jau pārāk lieli, nekā esmu spējīgs atmaksāt. Lūdzu, palīdziet man. Un tad tiešraides varēs turpināt notikt. Šādā gadījumā es tomēr teiktu, ka līgums nav noslēgts, jo tas ir arī, kā jūs teicat, tas faktiski tiek aicināts kopīgam projektam, kopīgi viņu finansēt. Bet tiklīdz straumētājs piesola kaut kādu darbību pietiekoši konkrēti izpildīt pretī, kā piemēram sēdēt smieklīgā cepurē vai pie zināma ziedojuma sliekšņa savākšanas nākamo epizodi, uztaisīt kaut kādu īpaši tematisku vai varbūt tādu, kuru ir skatītāji sabalsojuši, kādu saturu viņi gribētu. Tad jau tur parādās pakalpojuma līguma pazīmes, jo straumētājs piesola dot kaut kādu pretizpildījumu apmaiņā pret atlīdzību. Faktiski ļoti, kā saka, daudz kas ir atkarīgs no interpretācijas, kā mēs uz šo straumētāju iesācēju skatāmies, jo tikpat labi arī šo te piesolīto cepuru mēs arī varam interpretēt, ka es izklēdējos kopā ar saviem draugiem, kas ir diezgan liela auditorija. Man ir daudz draugu. Mēs visi kopā priecājamies par manu cepuru. Jā, kāds kaut ko sametās. Jā, es varu par to nopirkt cepuru.
upuri un viss ir brīnišķīgi. No otras puses mēs to varam skatīties, kā hei, šeit ir, kā Pauls nu pat teica, kaut kas līdzīgs pakalpojumu solījumam, tātad nākotnē un iepriekš tiek aicināti maksāt par to, kas būs. Kā jūsprāt, varbūt ir skaidrs, ka mēs dzīvojam pasaulē, kur šie visi straumēšanas pakalpojumi un digitālais saturs tikai pieaugs un būs arvien vairāk droši vien visādos vēl veidos, ko mēs pat nevaram tagad iztēloties. Vai ir ok, ka valstī, valsts ieņem dienestu personā vai es nezinu, kādu citu kontrolējušu iestādes personā, tiesas personā, būtu katrs gadījums ļoti skrupulozi atsevišķi jāvērtē un jādomā, cik tālu ir pakalpojums, cik tālu nav, vai jūsprāt ir iespējams kaut kāds universālāks risinājums, lai kā lai saka, šo te uzņēmējdarbības vai šo attiecību veidu kaut kā formalizēt. Jūs skaidrs, ka valsts grib formalizēt un uz to tieksies. Tāpēc ir jābūt ļoti detalizēti pieeja šim jautājumam. Pieņemsim, ko tieši rāda šis straumētājs, kāda veidā viņš varbūt gūt to ienākumu. Tāpēc nevarētu būt, man liekas, vienādi pieeja šim jautājumam. Jā, jo galu galā, kurš tad to nodokļu sistēmu ir izveidojis? Tā ir bijusi pati valsts, un nodokļu sistēma, arī man kā nodokļu maksātājiem, viņa liekas, ir pietiekoši sarežģīta. Tātad, veidojot nodokļu sistēmu, jau ir bijusi sapratne likumdevējiem, ka šis jautājums ir sarežģīts, un tur ir ļoti daudz mainīgie lielumi, no kā ir atkarīgs. Kas tas ir par ienākumu veidu? Vai tā ir saimnieciskā darbība? Vai tā ir autora atlīdzība? Vai tas ir dāvinājums? Jo šis dāvinājums liekas 1400 eiro gadā, tā jau ir arī daļa no nodokļu sistēmas, kur valsts ir izveidojusi, un tādēļ, man kā pilsonim tas viedoklis būtu, ka vidām iekasējot nodokļus, viņam ir, ja šī nodokļu sistēma ir tik komplicēta, tad viņa komplicētā veidā ir arī jāpiemēro, un ja ir izņēmums uz dāvinājumiem 1400 eiro gadā, tad tas ir arī jāpiemēro par labu privātu personai. Ja nevēlas šo slieksni piemērot, vai tas liekas par augstu vai kā, tad likumdevējiem ir visas tiesības šo likumu mainīt, bet ir svarīgi, lai privāta personai būtu skaidrība un, zinām, tiesiskā noteiktība par savas rīcības sakām, kā man ir jārīkojas, lai es izvairītos no kaut kādām sankcijām no valsts puses, kā man ir jārīkojas, lai es varētu samaksāt nodokļus. Un it sevišķi svarīgi tas ir, piemēram, tādiem straumētājiem, neprofesionāliem, kuri iespējams pat neplāno nodarboties ar saimniecisko darbību, bet tikai tādēļ, ka viņi ir saņēmuši ziedojumus likumā atļautā apmērā, viņiem var būt nodokļu uzrēķins no vīda puses. Tas draudz tātad faktiski ir nodokļu uzrēķins. Ja teiksim, es to daru un es uzskatu to par dāvinājumiem, bet vīds to uzskata par saimniecisko darbību, tad man būs uzrēķins, vai ne? Jā, tāpēc, protams, ir vērts precizēt vai parjautāt valsts ieņem dienestam, bet skatoties uz šo spriedumu, vida pieeja diezgan tāda pavirša. Viņi uzreiz uzskatīs, ja tu saņem naudu uz savu kontus, tas nozīmē, tev ir kaut kāds ienākums. Bet mēs gribam arī pateikt, ka straumētājs, kad viņš sāk savu darbību, viņš nevar prognozēt, vai viņam būs ienākums vai nebūs, vai šis vispār saturs patiks, vai viņš dabūs ienākumu. Nē, viņš to rādīs, jo viņam tas patīk. Viņam patīk spēlēt, un viņš izdomā, ok, labi, pieslēgšu kameru, lai visi redzētu. Jā, kāpēc Vits prezumē, ka mērķis ir gūt peļņu bez nekādiem papildus pierādījumiem? Vai tad es nevaru kaut ko darīt vienkārši sava prieka pēc? Jā? Vai, piemēram, kā senajā Grieķijā, filozofi, mākslinieki, dzejnieki nodarbojās ar mākslu bez atlīdzības, bet viņiem bija patroni, kas apmaksā, kas uzskatīja, ka viņi faktiski nodarbojās ar sabiedrisku labumu organizāciju, varētu teikt, rada kaut kādas kultūras garīgās vērtības, un patroni ļauj viņiem finansēt, lai viņi varētu radīt šīs vērtības, lai viņiem nebūtu jākar zobi vadzī. Jā, mēs sapratām, ka šī persona nevar reģistrēt kaut kādu nodibinājumu un dabūt sabiedrisku labumu organizāciju statusu, lai dabūtu šo ziedojumus bez kaut kādiem nodokļu seka. Kā pareizi Pauls pateica, jā, likuma ir norādīts, ka dāvinājumi līdz 1425 eiro nav apliekama ar iedzīvotāju ienākumu nodokli, tas kāpēc šis maksājums nevar uzskatīt par dāvinājumu. Jo Vīts vēl arī minēja to, ka cilvēks to rāda, lai pēc tam sniegt vēl kvalitatīvāko pakalpojumu. Mēs nevaram sasaistīt tās divas lietas kopā. Tas pats mēs varam kaut ko līdzīgu, piemēru nosaukt par
pasākumu rīkošanu, jā. Mums ir, nezinu, dzimšanas diena, vārda diena, Ziemassvētki, vēl kaut kas. Jā, tas ir saimnieciskā darbība jau regulāri. Jā, mēs runājam par regularitāti. Jā, tā ir regularitāte. No mani viesi sagaida no manis ēdienu, mūziku un priekšnesumu. Es sagaidu no viesiem kaut kādu, dāvanas, jā, kaut kādu atlīdzību, jā, par savu pasākumu. Un, ja pieņemsim, ja es zinātu, ka šajā gada dāvanas būtu labākas, nozīmē, ka nākamajā gada es rīkošu vēl labāku pasākumu, ja? Un tā mēs iesim uz priekšu. Tas nozīmē arī kaut kāda sasaiste. Es zinu, ko es dabūšu, es zinu, kāpēc es šo rīkoju. Mēs arī varam uzskatīt, ka tā ir saimnieciska darbība. Un pirms, ja mēs pieturamies pie tās argumentācijas, kas šajā spriedumā. Jā, tieši tā. Tas ir vērsts aprēķins, kas vērsts uz saimniecisko darbību, bet vēl nav tā. Bet aprēķins tur ir. Jā, tā var domāt, ka pirms pasākumas rīkošanas man būs jāreģistrē valstīm dienas saimnieciskās darbības veicējs, jā, jo šeit ir arī sasaiste. Es zinu, no tā puses zinu, ko viņi sagaida, es zinu, ko es sagaidu no viesiem, un tā ir kaut kādas tur nosacītas, bet nē, es rīkoju priekš sevis to pasākumus, nesagaidu lielus ienākumus. Vai vismaz, es sagaidu, vai varbūt kaut kādā ziņā es sagaidu, bet katrā ziņā mūsu starpā nav pakalpojumu līgums, jo nav no manas puses apsolījums, ka par dāvanu, ja jūs man atnesīsiet dāvanu, tad es jums nodrošināšu ēdināšanu un morsu padzerties un jautras izklaides visu vakara garumā. Te būtu interesanti tiesas prāva, kur kā liecinieki nāk dzimšanas dienas dalībnieki un saka, cik tālu viņi ir jutuši, ka dzimšanas dienas gaviļnieks sagaida dāvanas. Cik tālu paši nesuši? Tādēļ es no vidu un tiesas puses vēlētos vairāk uzmanības pievērst nevis tam naudas saņemšanas faktam un regularitātei, bet arī tam, vai ir noticis pakalpojums, vai ir bijis pakalpojumu līgums pušu starpā. Tur ir tā lielākā problēma, ka mēs nezinām, par kādu straumētāju bija šis tiesas spriedums, tāpēc mēs nezinām, kādu tieši saturu un kā viņš uzstājas savas tiešraides, tāpēc mēs nevaram tieši izvērtēt. Varbūt vidam, protams, bija iespēja izvērtēt, ko viņš dara reāli. Un, jā, es gribu atzīmēt to lietu, ka ļoti, ļoti būtiski, protams, ja mēs runājam par dāvanām un par to slieksni 1625 eiro no vienas fiziskas personas, tas nozīmē, tu varētu pēc tam pierādīt, ka tu no vienas personas nesaņem vairāk, jā. Ja pieņemsim, mēs runājam par Twitch platformu, tad tur tā naudas saņemšana iet caur elektronisku naudu, jā, un tad tu dabūji visu to naudu viena konta, un tu nevar no sākuma atpazīt, no kādas personas tu saņēmi, vai tas par abonēšanu maksu, vai par citiem kaut kādiem pakalpojumiem, visi iet kopā viena katlā, un tad, ja pēc tam tu nevarēsi sadalīt un pateikt, ka tieši bija ziedojums no kaut kādas fiziskas personas, loģiski, ka tā būs, ka saimnieciska darbība, un šī summa pilnīgi būs apliekama ar nodokļiem, ja tu tev jādomā. Respektīvi, Vics redzēs tikai, ka mēneša beigās ienākusi liela summa no platformas, un tur viņi nevarēja zināt, vai tie ir ziedojumi, vai kāds ienākuma veids, tas ieņemama veids tas ir. Šim te straumētājiem iesācējiem no tavas puses, Madlēna, viens no ieteikumiem būtu, ka nevajag izmantot šādas platformas, bet labāk, lai tas samaksas veids ir tāds, ko var izsekot, ko var redzēt. Ja? Jā, parasti, ja tu vari piesaistīt, pieņemsim, PayPal kaut kādu sistēmu vai cita, kur tu var redzēt no kādas personas, cik naudas summu tu dabūji. Jā, lai pēc tam bankas kontā. Un, protams, ar tiem nosacījumiem, ka nepastāv tā pakalpojuma sniegšanā. Labi, Paul, vai tev ir vēl kādi, ņemot vērā, ka jūs abi esat droši vien vieni no ļoti retiem cilvēkiem Latvijā, kas ir tiesiski iedziļinājušies šajā jautājumā, vai tev, Paul, arī ir vēl kaut kas, ko tu ieteikti šiem straumētājiem iesācējiem, patiešām, kur labticīgi veido saturu, nevis ar domu gūt ienākumu, bet gūt prieku sev un dot citiem, kā tad būtu pareizi jārīkojās? Tad straumētājiem iesācējiem vajadzētu izvairīties no tādām darbībām, ko var interpretēt kā pakalpojumu sniegšanu. Proti, nevajadzētu piesolīt, piemēram, saziedojiet man skatītāju 100 eiro, un tad es sēdēšu cepurē. Var sēdēt cepurē un var par to runāt, bet to nevajag savilkt kopā ar naudas maksāšanas faktu.
tam ir jābūt visam tādā vieglā manierē, lai, ja nodokļu administrācija atnāk, lai neradītu aizdomu ēnu par to, ka ir sniegti pakalpojumi, jeb ir veiktas darbības par atlīdzību. Vēl viens ieteikums tajā, ko tu teici, Osvaldi, kā valsts varbūt varētu tomēr šo pielāgot nodokļu sistēmu tām jaunajām dzīves reālijām par straumēšanu, varētu būt esošo ziedojumu slieksni, kas neapliekās ar nodokļiem, kas ir 1425 eiro no fiziskas personas, tātad nevis no juridiskas, bet tikai no fiziskām personām. To varētu aizvietot, piemēram, ar kaut kādu kopējo slieksni, ka ar nodokļiem neapliekas ziedojumi no fiziskām personām, kas gada laikā nepārsniedz zināmu slieksni, piemēram, 10 000 eiro vai 5 000. Nav tik būtiski. Ziedojumi dāvanas mūsu gadījumā, ja mēs runājam par iedzīvotāju ienākumu nodokļu likumu, jā. Jā, un tad straumētājiem tas dotu tādu tiesisko skaidrību, ka līdz šim slieksnim viņi nodokļi nav jāmaksā, pēc tā jau viņiem ir jāsāk domāt. Jā, ka tā varētu būt autora atlīdzības saņemšanā. Paldies Madlēnai un Paulam. Ļoti, manuprāt, aktuāla tēma, kuras aktualitāte tikai pieaugs vēl, tā kā es ceru, ka šis bija ievads vairākām sarunām par šo, kas vēl tikai sekos nākotnē. Paldies! Espresso ar Eleks Kļaviņš. Koncentrētas sarunas par aktualitātēm juridiskajā jomā.